Labdien! Turpinām Rīgas tematiku. Tagad es gribu ar Guntaru Vītolu, mūsu mēra kandidātu, parunāt par nekustamajiem īpašumiem Rīgā, jo daudz stāv tukši. Un ko ar to visu vajadzētu darīt, lai tas tā nebūtu? Jā, un man ļoti patika tava tēze, ko mēs pirms šī ieraksta runājām, ka Rīgas īpašumiem ir īpašnieks, bet nav saimnieka. Mēs arī šobrīd atrodamies ēkā, kas pieder pašvaldībai, ja? Un te ar to apsaimniekošanu iet ļoti švaki, remonts ir ļoti pašvaks, un principā šis te īpašums tiek šobrīd izlikts pārdošanā, jo liela daļa arī Vecrīgas, teiksim, šo te telpu šobrīd ir brīvas. Un tas, ka nav saimnieka, nozīmē to, ka, acīm redzot, valsts vai ierēģi vai viņa ielikteņi netiek galā ar konkurējošu situāciju. Tāpēc viens no šiem ceļiem tiešām ir, ja tu kaut ko nevari izdarīt pats un nevari izdarīt labi, tad dod to darīt citiem. Un es atceros, tu man stāstīji par vairākiem piemēriem. Piemēram, es viņu bērnībā saucu par triagonu, ja, par to bijušo centrālu komitejas ēku, kas atrodas Elsbetes ielā. Tur man pretī kādreiz dzīvoja vecmāma, un es gāju uz skolas, pirmo vidusskolu paliku pa nakti, un es viņu iesaucu par triagonu. Un jau toreiz viņš bija absolūti nolaistā stāvoklī, un tad tur bija kaut kādi biroji, es pat kādu laiku tur esmu pastrādājis. Tur bija vēstniecības pēc sākumā. Jā, un šobrīd ir pagājuši, kopš tā laika ir pagājuši, 35 gadi, jā. Un mēs redzam, ka tur viss turpina pasliktināties, ir daudz runas un ieceres, bet, lūk, ja, kam ir domāts šis te īpašums un citi īpašumi, kuri, valsts nav labs saimnieks? Nē, redzi, Guntar, tā kā šī ir mana tēma, ko es saprotu, jo es pats esmu kaut ko arī attīstījis, un es domāju tā, ka, ja īpašums vairāk kā 3 gadus stāv tukšs, pirmkārt, viņš paliek ar vien sliktākā stāvoklī, tas ir viens. Otrs, katram īpašumam, kā tu saki, kā mēs runājām, ir jābūt saimniekam, kurš dzīvo ar šo tēmu, kurš rūpējās un kurš arī skatās, lai šis īpašums ģenerētu naudu. Jo neviens nepirks par kaut kādu neadekvātu summu, šādu īpašumu, ja viņš neredzēs skaidru biznesa plānu kaut kādā laika termiņā, sevišķi vēl kreditējās bankā. Protams, ja ir runa par kaut kādu naudas atmazgāšanu, kas Latvijā ir visnotaļ problemātiski, tad tad ir jābūt tā, ka ir jābūt kaut kādai formulai, ja Rīgas pilsēta, Rīgas namu personā ir kaut kādu konkrētu aktīvu īpašnieks, tādā gadījumā ir jānosaka tādi nosacījumi, lai interese par šiem īpašumiem viņus aizpildīt rastos. Kā to izdarīt? Tur ir vairāki ceļi. Ja šodien ir kaut kāda vesela, varbūt nav runa par galvaspilsētu, bet Eiropā ciemi, kuros pārdot par 1 eiro, lai tikai tu tur ierastos, tev ir kaut kādi nosacījumi, tev tur ir jāizremontē. Labi, tā ir tāda pret galvaspilsētas šiem īpašumiem tāda galējība. Bet tik un tā ir jābūt modelim, lai kādam rastos interese. Jo, ja šāds īpašums nenes labumu nevienam, tad kāda jēga ir viņus turēt tukšus? Jā, un paradoksāli tas, ka šobrīd visas partijas iet tur uz vēlēšanām, viņi runā par tukšiem skatlogiem un vēl kaut ko. Tad, kad mēs skatījāmies pavisam nesen biroju savai darbībai, tad fakts ir tāds, to atšķir reklāmas lapas un ļoti daudz īpašumi pašā centrā, pašā Vecrīgas sirdī. Respektīvi, kur vēl labāka vieta, tas ir nosacīti, jo tā ar stāvvietām, starp citu, tā pati problēma. Ļoti daudz īpašumu pieder valsts nekustamiem īpašumiem, piemēram, Kaut kas pieder droši vien arī Rīgai. Rīga sevi parādījusi kā sliktu saimnieku, un valsts tieši tāpatās. Ka tur un sēž uz šiem īpašumiem, tagad sāk pārdot. Tāpēc, kā tu domā, ja mēs realistiski domājam, vai tomēr šo te Rīgas milzīgo saimniecību, kas tomēr izmaksātu šī te uzturēšana liela nauda, ja liela daļa telpu stāv brīvs, vai tomēr varbūt vajag privatizēt? Principā privatizācija šajā gadījumā nozīmē īpašnieku maiņu, tā ir pārdošana. Un jautājums ir, kā es teicu, lai kāds
to pirktu, ir jābūt skaidrai interesei un jābūt skaidrai izpratnei, ka tas kaut kādā saprotamā laika periodā dos ienākumu. Nu, piemēram, par to pašu partijas centrāla komitejas, vai kā viņš bija pēdējais Pasaules tirdzniecības centru. Ja kāds, piemēram, grib pirkt, viņš skatīsies, cik tur vēl ir jāiegulda, cik tur ir, es nezinu, viss jānomaina. Un, ja tā summa ir neadekvāta, tad, teiksim, arī kā biroja ēka vai kaut kāda starptautiska institūcija, kurai var izīrēt, es nezinu, tur ir jābūt adekvātam piedāvājumam no pilsētas puses, lai parādītos interesanti. Es pat teiktu vienkārši. Vienkārši pārdot, ja tu nezini, ja tu to naudu kaut kur iztērēsi, tas liekas tā nedaudz bīstami, jo politiķiem patīk šo te naudu saņemt un pēc tam kaut kam iztērēt. Kāpēc gan nepārdot šādus te tukšus īpašumus, lai tur notiek saimniekošana un, piemēram, ieguldīt civilās aizsardzības infrastruktūrā, tajos pašos, izveidot patvērtnes papildus kaut kur? Nākamais solis, kā to tērēt, tas ir jau politiķu uzdevums. Jautājums ir tieši par to pašiem īpašumiem. Viņi ir tukši, viņi paliek arvien sliktākā stāvoklī, viņi nenes ienākumu nekādu pilsētai. Pilsēta jau laikam sev nekustamā īpašuma nodokli arī nemaksā. Par šiem īpašumiem. Jebkurā gadījumā tur jau ienākums no viņiem nenāk. Un arī nekustamā īpašuma nodoklis nenāk. Lūk, un es uzskatu, ka vai tas ir jādara sadarbībā Rīgas domē ar kādu solīdu nekustamā īpašuma aģentūru, kura var piesaistīt, lai palīdz šo visu procesu veikt. Bet, jebkurā gadījumā, ja ir Rīgas teritorijā ir gan valsts, gan pašvaldība īpašumā esošas ēkas, tad, principā, šeit arī vajadzētu būt kaut kādai reālai sadarbībai, jo Rīgas seja, Rīgas vide cieš no šādiem tukšiem īpašumiem. Ja mēs paskatāmies, lūk, Pasaules tirdzniecības centrs, tālāk ir tā lielā ēka, kur savā laikā bija bioloģijas fakultāte pie kanāla. Jā. Milzīga ēka, ekskluzīvā vietā. Es nemaz nerunāju par kaut kādiem citiem. Es starp citu nezinu, kam šobrīd pieder tukšā Rīgas Tehniskā universitāte, kas atrodas tieši blakus Rīgas domei. Izstāsta, ka tā politiķu paaudzes, viņi, man liekas, smagākus jautājumus par, kā tu teici, par stabiņiem, par instalācijām, par kaut kādiem puķu podiem, nespēja vienkārši pat apskatīt. Pēc būtības viņi pat neķerās šim te klāt, tādā globālā mērogā, jo skaidrs ir, ka tā saimniekošana neiet, telpas stāv, kā tu saki, gadiem brīvas. Un šī ir viena no lietām, kurai vienkārši jāķerās klāt un jāsāk risināt. To patiesībā es neredzu, ka vispār jebkāds cits politspēks vispār piedāvātu šo te problēmu uzlikt uz galdu un sākt risināt. Šeit es redzu divus cēloņus, kāpēc viņi neķerās tam klāt. Pirmais ir tas, ka vienkārši nesaprot, kā to izdarīt, un otrs ir, ka varbūt tas ir kaut kāds jau ārpus pateikts, ka tam ir jābūt nodrošinājumam gadījumā, ja Latvija nespēs pildīt savus kredītsaistības. Man nav trešā varianta, kāds vēl varētu būt. Paldies, Igor. Paldies, Gunter.